The number you have dialed is not in service at this time. Čavinieks tautie, te Jens Dālk, vienīgais Latvijas YouTube idiots, un dēm, par ko mēs šoreiz parunāsim? Demokrātija ir mirusi, un liekas, jūs neviens to nesaprotat. Savos videos vairāk kārt esmu mēģinājis par to parunāt un jums to izstāstīt, bet jūs esat tik jūtīgi un tik ārprāts kādi jēli, tādi vai kā ar jums ir jāucinās. Lamāties, Janci, tu nedrīksti, emocijas tu izrādi pārāk daudz, seju tu vieb, tas nav labi, stulbie mazie čīkstoņas. Bet, jā, labi, ka tā. Tas nozīmē, ka tas kaut kur jūs aizķer. Tikai žēl, ka jūs neaizķer tas, kam vajadzētu aizķert. Viens no maniem bērnības draugiem atrakstīja man message faceītī par tēmu, kā teikt, šajās dienās normalizēta pedofīlija. Un es atceros, kad es kaut kādus 2 gadus atpakaļ, kad es aktīvi liku video, runājot par homoseksuāļiem un par to, ka tas nav normāli, par to, ka piedzimstot identiskiem dvīņiem. Viens var būt homoseksuāls un otrs var nebūt, kas pierāda, ka tas nav iedzimts. Tas ir audzināšanas, tas ir pārtikas, teji, ķīmijas, kas tur pievienota rezultāts, un ka nākošais, ko jūs redzēsiet, ir pedofīlijas normalizācija. Bet, jā, es esmu tas trakais rībīgais homofobs, un es esmu tas stulbais stulbenis, un vai. Bet jā, demokrātija mirusi. Es atceros, tad, kad es uzdevu savā video jautājumu, ko jūs gribat, lai es parunāju, tad Mašķerskoja, es nemaldos, tāds viņam niks, un es cienu viņu kanālu, es iemetīšu viņu linku apakšbiksēs, lai uztaisītu nelielu promo. Es domāju, viņam vairāk noteikti sekotāji kā man, bet jebkurā gadījumā viņš uzdeva jautājumu par Brexit. Un par Brexitu es vēl negribēju un negribu būtībā īsti skārties klāt, tāpēc, ka es saprotu, ka neļaus pa lielam viegli iziet Britiem no Eiropas Savienības. Un kaut kur es lasīju rakstu, kad jā, ir doma par vēl vienu referendumu taisīšanu. Jūs tiešām nesaprotat, jūs balsosit, kamēr jūs nobalsosit, kā viņiem vajag. Nevis kā jūs gribat, bet kā vajag. Tas pats, kas tikko bija Apollo, apspriež termiņa noteikt valsts prezidenta tiesības rosināt Saimas atlaišanu. Jūs neredzat līdzības Eiropas Savienībai, Padomu Savienībai, patiekt jums priekšā, kur ir tās līdzības. Un tās līdzības ir sekojošas. Mums ir tāpat kolonizatoru valūta, mums ir kolonizatoru karogs, būtībā paralēli mūsu karogam, mums ir kolonizatoru armija un mums ir kolonizatoru politika. Koloniālisms ir kādas nācijas suverenitātes paplašināšana ārpus savas teritorijas un politiskas kontrolas ieviešana šajā teritorijā. Tādējādi izmantojot kolonizētās teritorijas resursus, darba spēku un iegūstot dažādus citus labumus un priekšrocības. Padomā par to. Nedaudz. Un daudz teiks, bet mūs jau nav kolonizējusi neviena valsts. Jā, neviena konkrēta. Mūs ir kolonizējusi Anglosaksu impērija. Vācija, Francija, Anglija, Amerika un NATO kā militārais spēks. Tikai būtiska atšķirība ir starp Padomu Savienības okupāciju un Anglosaksu kolonizāciju ir tas, kad šis ir bīstamāk. Un kāpēc bīstamāk? Tāpēc, ka šis nav manām. Te jums liek uztraukties un pacepties par mazsvarīgām lietām. Jūs zināt, ka jūs esat pietiekoši gļēvi, lai neko nedarītu. Jūs esat pietiekoši gļēvi, lai to paciestu jau 25 gadus. Un nekas nemainīsies. Kamēr jūs neko nedarīsiet, kamēr jums tas nebūs šī tik tālu. Jums ir pajāt. Līdz brīdim jums būs pajāt, kad tas jau būs pa vēlu. Kad jau būs par vēlu kaut ko darīt. Tagad ir jau mūsu valsts iesaistīta dažādos globālos līgumos un vienošanās, un jārā viss tas bullshits. Mums nodokļos cilvēkiem atņem lielāko daļu naudas. Darba devējs ir jums gatavs maksāt krietni vairāk, bet viņš samaksā sociālo nodokli, samaksā jārā nodokli, jūs tur samaksājat ienākumu nodokli, sociālo nodokli un vispārējais, un kas jums paliek huiņi. Mums paliek huiņi. Mazākā daļa no tā, ko mēs esam pelnījuši. Nodokļi tas ir legāls rekets. Ja tie nodokļi vēl būtu redzami uz ceļiem, slimnīcās, bērniem, es to saprastu, bet viņi neaiziet tur. Tā
ir legāla laupīšana. Bet jūs to nesaprotat, jo jums taču tik tā svarīgi ir tas, kā es to pasniedzu, un tas, ka vai es lamājos vai nē, jūs debīli. Bet darīšana, protams, ir jūs. Latvijā referendums slieksnis jau tika pacelts 2012. 13. gads, precīzi nepateikšu. Cik bija cilvēku protestos? Kāda 30. Jo visiem bija pohuļi. Tā ir demokrātija. Demokrātija ir tad, kad par baru valda lielāks bars. Pat ne lielāks. Vēlēšanās pietiek 30% tikai aiziet no visiem balstiesīgiem. Respektīvi, visas valsts pietiek aiziet tikai 1/3 cilvēku. Un puse no tiem, ja nobalso par vienu vai otru partiju, kas ir tā lielā, jaukā, foršā pozīcija un mazākumā opozīcija, arī rākraču, vēlēšanas skaitās notikušas. Viss. Tātad reāli 15% no visiem cilvēkiem ir noteikuši valsts gaitu. Un tad jūs teiksiet, bet jūs taču neiet vēlēt, jūs esat paši vainīgi. Nē, draugi mīļie. Es neesmu gājis vēlēt, tāpēc, ka es neesmu redzējis nevienu, kurš pārstāvētu manas tiesības. Jūs esat ņēmuši dalību noziegumā. Jūs zinājāt, ka viņi zūd. Jūs zinājāt, ka viņi čakarē. Bet tikai tāpēc, ka jūs esat tik debili un jūs esat tik vienkārši sabiedrēt ar krieviem, ar krievalodīgajiem, ar visu kaut ko, kas nāk no austrumiem. Tāpēc jūs pavalkaties un iebalsojat tos pašus noziedzniekus atpakaļ. Tātad jūs zinājāt. Tātad jūs nevarat sūdzēties. Es varu. Es neņēmu dalīt tajā noziegumā. Žēl. Un es saprotu, ka tik drīz nekas nemainīsies. Cilvēki ir apātiski, cilvēki ir slinki. Un dotajā brīdī valdība var reāli provocēt cilvēkus uz mītiņiem. Reāli. Ar savu algu palielināšanu, un vēl kāds bija tas attaisnojums. Mūsu koalīcijas partneri nāca ar argumentāciju, vai šie priekšlikumi par algu palielināšanu ministriem un premjerministrām tiek pieņemti, vai arī tādā gadījumā ir jautājums par atbalstu programmas turpināšanu ģimenēm ar bērniem, konkrēti par palīdzību bērnu dārziem. Par to, lai varētu vecāki sūtīt arī turpmāk bērnus privātajos bērnu dārzos, saņemot valsts pašvaldību atbalstu. Tā kā nebija pat plašas telpas diskusijām. Un ko jūs darat? Ko jūs darat? Jūs esat tikai drosmīgi komentos. Tas pāris, kas kaut ko dara, jūs norejiet. Nekas no tā nemainīsies. Jūs varat mani heitot komentos, jūs varat mani saukāt komentos, mani pajāt, ko palīga skolas bērni par mani domā. Mani pilnīgi pajāt. Jūs varat turpināt. Un tas ir labi, jo tas nozīmē, ka jūs noskatījāties manu video, ka tas aizskar jūs. Un varbūt pēc kaut kāda laika, to, ko jūs tomēr sadzirdējāt, varbūt ne ar prātu, bet zemapziņā, varbūt tas jums iespiedīsies prātā. Tikmēr mums būs jādzīvo izdrāstā valstī, tikmēr mūs pisīs katrā caurumā, kurā var, un tikmēr jūs aizskars tie lāmu vārdi, pajoliņi jūs esat. Bet paliekat forši. Čau! Kam grāmatas mums, kam mācīties rakstīt, mūs kastītes melnas, ar taustiņiem patīk, kam smadzenes mums, vien jāsoļo taktī, dod varu un naudu, tas savs, kas mums patīk. Dod mums naudu, dod mums varu, dod mums ilgu valdīšanu, gribam valdīt, gribam baudīt, gribam skaldīt, valdot, baudot. Jā, mums vajag, kā mums vajag, ko mums vajag, mums vajag. Jā, mums vajag, kā mums vajag, to mums vajag.